Sveiki visiem! Mans vārds ir Signija Lapsa. Esmu naturopāte, holistiskās veselības speciāliste un palīdzu cilvēkiem tātad sakārtot savu veselību ar dabas vielām un ar veselīgu dzīvesveidu. Un šodien tātad mēs apskatīsim produktus, ko šobrīd varam iegādāties īpaši izdevīgi. Un palūkšu tātad Indrai pirmo slaidu. Jā. Paldies. Tātad šomēnes viens no produktiem, kas ir ļoti augstvērtīgs produkts mūsu kompānijā un ļoti pieprasīts produkts, bez kura arī es nevaru iedomāties savu ikdienu. Tas ir Pau d'Arco, jeb skudrukoka miza. Kas tad ir šis te produkts? Pau d'Arco, jeb skudrukoka miza, tātad augs, ko holistiskajā medicīnā izmanto, var teikt, organisma līdzsvarošanai. To visbiežāk tātad izvēlas, lai atbalstītu zarnu mikrobiomu, imūnsistēmu un arī organisma dabiskās aizsargspējas stiprinātu. Šī te miza patiesībā ir tāda kā dabīgā antibiotika, kas tiek jau izmantot tautas medicīnā ļoti daudz gadus, un to izmanto dažādu infekciju apkarošanai. Šeit mizai tātad piemīt antibakteriāla, pretvīrusu un arī pretiekaisuma iedarbība, kā arī imūnmodulējošs efekts. Visbiežāk šo te produktu tātad mēs izmantojam dažādu kandidožu gadījumā, zarnu mikrobiomu līdzsvarošanai, kā jau es minēju. Tātad, kad mums ir dažādas šīs disbiozes, tas nozīmē, ka slikto baktēriju ir vairāk nekā labo baktēriju. Un skudrukoka miza mums palīdz šo te visu līdzsvarot. Tajā skaitā tātad šie būs gremošanas traucējumi, ko mēs varam atrisināt, tādi kā vēdera pūšanās, pastiprināta gāzu veidošanās, dažādas caurejas, nenoskaidrot iemeslu dēļ. Šeit mēs talkā noteikti varam ņemt skudrukoka mizu kā vienu no produktiem, kas var mums palīdzēt. Tātad samazināt šīs te visas nelabvēlīgās baktērijas mūsu zarnu traktā. Arī, protams, dažādās šajās te parazītu izdzīšanas programmās mēs pievienojam šo te skudrukoka mizu. Tāpat dažādu sēnīšu infekciju gadījumā. Daudzi saskarās, piemēram, ar nagu sēnītēm vai pēdu sēnītēm, tad arī vienmēr šo te skudru koku mēs pievienojam šajās programmās. Protams, imūnsistēmas atbalsts. Šeit varu minēt, protams, dažādas saaugstēšanās, elceļu infekciju sezonā īpaši aktuāli šis produkts. Lietojam gan kapsulu veidā, gan, protams, arī kā tējas veidā. Pie pirmajiem simptomiem šim produktam vienmēr ir jāatrodās mājas aptieciņā, jo, ja mēs produktu iegādāsimies jau tad, kad mēs jūtam jau vairākas dienas, ka mums te kaut kas kaklā kasās, vai ir kādi citi šie te simptomi, tad bieži vien var būt jau par vēlu, jo šīs te baktērijas, vīrusi ir savairojušies jau tādā daudzumā, ka, diemžēl, dabas produktam jau būs ļoti grūti ar to visu tikt galā. Tāpēc mūsu uzdevums ir šādu produktu turēt kā pirmo palīdzību mājas aptieciņā, lai jau pie pirmajiem simptomiem, kad mēs pamanām, ka kaut kur kaut vai tāds mazs kasīglītis mums kaklā ir iemeties, ņemam uzreiz tējas veidā. Atceramies tikai to, kad tēju veidojam nekarstākā ūdenī, tātad kā 40 grādi, lai mēs neiznīcinātu visas šīs te labās īpašības, kas piemīt šim produktam. Atveram kapsuliņu vaļā, izberam vairākas kapsuliņas, tātad bērniem mazākas devas, pieaugušajiem, protams, spēcīgākas par devām. Visu tātad sazinieties ar savu konsultantu, kas jums izstāstīs sīki un smalki, un tātad beram krūzītē, beram šajā te siltajā ūdenī un dzeram kā tēju. Es no savas puses iesaku, protams, Pau d'Arco kombinēt kopā arī ar lakricu šādos gadījumos. Tēja pirmām kārtām būs daudz garšīgāka un arī, protams, vēl efektīvāka. Nu, lūk, un arī, protams, cinku, C vitamīnu šajos gadījumos varam lietot papildus, bet šis produkts tiešām ir ārkārtīgi
iedarbīgs šajos gadījumos, ja mēs darbojamies ļoti laicīgi. Šo produktu lieto arī Laima slimības papildterapijai, tāpat arī pie dažādām locītavu muskuļu diskomforta gadījumā. Arī ādas problēmas, jo bieži vien tātad mēs zinām, ka uz ādas šie te dažādi izsitumi, psoriāzes, egzēmas. Mēs to visu zinām, ka tā ir tātad principā sēne, kas tiek spiesta tātad ārā caur ādu, jo organisms ja vairs nespēja, ja viņa ir tādā daudzumā, ka viņš vairs nespēja viņu izvadīt normāli un atbrīvoties no šīs te sēnītes, tas nozīmē, ka tajā gadījumā sēnīte tātad jau pēdējais izvada orgāns, kas atverās, ir āda, un ja mēs redzam šos izsitumus uz ādas, tad skudrukoks noteikti ir viens arī no ļoti labiem palīgu līdzekļiem, kas var nākt talkā. Tāpat arī dažādi mutes dobumu iekaisumi, smaganu iekaisumi arī šajos gadījumos. Hronisks nogurums un organisma atjaunošanas programmas. Kas tad ir hronisks nogurums? Citreiz mēs esam vienkārši noguruši un nesaprotam, no kā tas viss ir. Un it kā strādājam ar vienu programmu, ar otru programmu, bet nogurums nepāriet. Tātad arī hroniskā noguruma gadījumā ņemam klāt šo te skudrukoku, jo iespējams, ka šīs te sēnītes mūsu tātad zarnu traktā ir par daudz, no kurām mums ir jāatbrīvojas. Katrā gadījumā skudrukoku mizu es iesaku likt klāt visām attīrošajām programmām, lai tātad regulētu šo te sēnīšu daudzumu mūsu zarnu traktā. Protams, mēs nevaram iznīcināt, un arī nav mūsu uzdevums iznīcināt visas šīs te patogēnās sēnes, arī viņām tur ir jābūt, jo mūsu zarnu traktā viņām ir jābūt tādā kā kombinācijā ar mūsu labajām baktērijām, bet ļoti svarīgs ir šis te līdzsvars, par ko es tātad teicu pašā sākumā. Un skudrukoka miza ir šis produkts, kas ļoti labi uztur šo te līdzsvaru. Nu, lūk, tas ir par šo produktu, jā, un atceramies, ka droši varam lietot arī šo produktu bērniem, protams, mazākās devās, un arī mājdzīvniekiem varam izmantot. Dosimies uz nākamo slaidu. Nākamais tātad produkts, ļoti man mīļš produkts, ir koralbosfēlija. Tā kā pati esmu saskārusies ar locītavu problēmām, man bija reaktīvs artrīts 18 gadu vecumā, un locītavas bija pietūkušas tik tālu, ka principā nevarēja redzēt šīs te kaulu robežas, gan potītēs, gan ceļgalos. Man viss bija tādos kā vienos bluķīšos. Un gadiem ejot, kamēr es sastapos ar šiem te produktiem, tātad, protams, ar medikamentiem ķīmiskajiem šis te iekaisums man bija apturēts, bet tik un tā šīs te hroniskās locītavu sāpes man saglabājās. Un tad es arī izmēģināju šo produktu, kombinācijā, protams, arī ar citiem produktiem, bet šis produkts arī ir man ļoti mīļš produkts. Un kas tad ir bosfēlija? Bosfēlija patiesībā ir viens no spēcīgākajiem un arī visvairāk izpētītajiem tieši augu izcelsmes pretiekaisuma līdzekļiem. Šeit es varu jums tādu kā varbūt mazu ieskatiņu. Iedomājieties, ka organismā šobrīd ir izcēlies tāds kā neliels ugunsgrēks. Ja šis te iekaisums ir īslaicīgs, tas ir labi. Organisms tātad saklopo visus spēkus, salabo šo te bojājumu, un šī te uguns it kā nodziest. Bet, diemžēl, dažreiz šī te uguns turpina gruzdēt pat mēnešiem vai pat gadiem ilgi. Un tad, protams, sāk bojāties šī te problēmas vieta, ne tikai šī te vieta, bet arī visi apkārtējie audi. Un bosfēlija, es neteiktu, ka ir tāds kā pretsāpju līdzeklis, kas tikai apslāpē šīs te sajūtas, bet tā palīdz samazināt pašu šo te iekaisuma uguni, lai organismam ir spēks atjaunoties. Un bosfēlija tātad palīdz samazināt daļu no šie te iekaisuma vielu veidošanās, un rezultātā šis te iekaisums mums kļūst daudz mazāks, un sāpes un pietūkums arī samazinās, un organismam ir vieglāk pašam atkal atjaunoties. Bosfēlija tātad visbiežāk mums saistās tieši ar locītavu problēmām, dažādiem artrītiem, podagrām, muguras sāpēm. Protams, to pielieto arī sporta medicīnā,
kad ir šie te locītavu iekaisumi no šiem te palielinātajām slodzēm, dažādi sastiepumi. Bet bosvēliju mēs varam pielietot arī pie gremošanas sistēmas dažādām problēmām. Un šeit ir minētas tādas problēmas kā čūlēnies kolīts, krona slimība, kairinātās zarnas sindroms. Arī elpošanas sistēmas atjaunošanai. Šeit tādas problēmas kā astma, hronisks bronhīts, alerģisks rinīts, arī deguna polipi. Un, protams, arī pie autoimunajām slimībām, kā papilterapija. Tāpat arī psoriāzes, egzēmas gadījumā dažādas pinnes, kad ir pārāk tātad izteiktas. Tāpat arī taukainās aknas gadījumā vai šī te metabolā sindroma, kur ietilpst tātad šī te insulīna rezistence, aptaukošanās, jo šī te taukainā akna, šis te metabolais sindroms, tas ir hronisks iekaisums visu laiku organismā. Un šeit tātad bosvēlija mums atkal palīdz to visu mazināt. Kā arī, protams, dažādi citi hroniski iekaisumi. Arī šeit ir tātad gan smaganu, gan urīnceļu, gan prostatas, sievietēm arī endometriozes dažādas. Un bosvēliju mēs varam pielietot arī kā papildu terapiju, tieši pretiekaisuma terapiju pēc dažādām operācijām. Par devām tātad arī droši konsultējieties ar savu konsultantu, kādas ir ikdienas devas un kādas tātad mēs lietojam ārkārtas gadījumos. Dosimies uz nākamo slaidu. Programma Colavada Light. Šī tātad ir autors šai programmai, tātad ir kanādiešu naturopāts, un droši vien jūs arī esiet pazīstami ar programmu Colavada 2+, tātad arī šī programma ir šī naturopāta veidota, bet es teiktu, šī programma ir tāda priekš mums steidzīgajiem, jo ne visi ir gatavi saņemties uz īsto kolavadu, kad ir jāiztur šīs 4 bada dienas, un ir tātad cilvēki, kuriem ir šis te izteiktā insulīna rezistence, kuriem ir ārkārtīgi grūti izturēt šo te bada stāvokli, tāpat arī diabēta slimnieki, kas nemaz nedrīkst tātad badoties, tad šī programma ir lielisks veids, ar ko aizstāt tātad īsto lielo kolavades programmu, jo šajā programmā, šī programma tātad arī ir 14 dienas gara, arī sastāv tātad no 3 posmiem, bet atšķirība ir tāda, ka šajās te 4 it kā bada dienās, kad mēs lietojam šos te speciālos pulverīšus maisījumus, kas mums it kā aizstāja ēdienreizes, mēs tomēr, šie te pulverīši ir izveidoti tā, kad mēs drīkstam lietot arī tātad ēdienu. Ieteicamas, protams, ir kādas vieglas dārzeņu zupas, šķidrs ēdiens, atsakamies no gaļas, lai organismam ir pēc iespējas vieglāk tātad attīrīties, bet arī šī programma ir ļoti, ļoti efektīva, tātad tieši tiem, kas varbūt domā, vai viņi varbūt varētu iziet īsto kolavadu, tad es ieteiktu varbūt sākt ar šo, bet atceramies, ka arī programma Colavada Light ir 3. koncepcijas solis, nekad neizvēlamies sākt organismu attīrīšanu ar kolavadu, ja tāpat mēs ejam secīgi, detoks, parafaits, un tikai tad ir Colavada Light vai Colavada Plus. Tā kā šī ir lieliska alternatīva, tātad lielajai kolavadai pamēģināt, kā tas ir, patestēt tātad uz sava organisma, jo arī šeit rezultāti būs ļoti labi. Nu, lūk, un programmu tātad ieteicam cilvēkiem, kas vēlas sakārtot gremošanas sistēmas darbību, atbrīvoties tātad no nelūgtajiem mūsu apakšīrniekiem, arī sakārtot nervu sistēmu, visu savu enerģijas līmeni atjaunot un tā tālāk. Tātad iegūt savu jauno es. Tā kā iesaku noteikti izmēģināt, ja jums jau tuvojas šis 3. attīrīšanās posms, noteikti izmantojiet šo te atlaides brīdi un iegādājieties šo programmu. Jā, dosimies uz nākamo slaidu. Un šeit tātad mēs redzam Daily Delicious kokteilīšus. Šoreiz mazajās paciņās, kas, manuprāt, ir ļoti labs risinājums mums steidzīgajiem, jo šīs te mazās paciņas tātad ir ērti paņemt līdzi ikdienā, un ir iespējams mums šobrīd pagaršot arī šīs te dažādās garšas.
Jo bieži vien varbūt mēs negribam iegādāties lielo iepakojumu, mēs nezinām, vai šī te garša būs tieši priekš mums piemērota, un tāpēc šī te viena porcija ir lielisks risinājums, lai tātad mēs izmēģinātu šos te kokteļus. Bet kas tad ir Daily Delicious? Tas tātad ir olbaltumvielu kokteilis no vairākiem olbaltumvielu avotiem. Tātad mums šeit ir gan piena proteīns, gan cūkalu proteīns un arī sojas proteīns. Un šie te 3 proteīnu veidi mums palīdz ilgāk saglabāt šo sāta sajūtu, uztur arī mūsu muskuļu masu un nodrošina organismu ar mums svarīgajām aminoskābēm. Bet papildus sastāvā vēl ir šim kokteilim šis te kolagēns, kā arī vitamīni un minerālu vielas, kas atbalsta mūsu ādu, imunitāti un organisma normālu tātad darbību. Atceramies, ka šie te proteīna kokteļi mums neaizstāja veselīgu uzturu, bet tā ir lieliska alternatīva brīžos, kad mums nav laika pagatavot pilnvērtīgu maltīti vai gribas izvairīties arī no bulciņām, dažādiem saldumiem vai kādām ātrijām uzkodām, jo šie te kokteilīši ir ārkārtīgi garšīgi. Un agrāk bija tāds uzskats, ka proteīna kokteilis tas ir tikai priekš sportista. Bet patiesībā nē, tas ir ikvienam mums ļoti efektīvs veids, kā uzņemt nepieciešamās olbaltumvielas, jo patiesībā reti kurš ikdienā ar uzturu uzņem šo te nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu. Tāpēc šis ir viens no veidiem, kā papildināt savu ikdienas uzturu. Un jā, šos te kokteļus noteikti var miksēt kopā arī ar dažādiem augļiem. Protams, tad kokteilim būs jau cita uzturvērtība. Ja mums ir jādomā par figūru, tad varbūt neliekam vairāk neko klāt, bet priekš bērniem, piemēram, lai bērni neizmantotu veikala draņķīgos saldumus, kas ir piebāzti ar cukuru, šī ir lieliska alternatīva, veselīga alternatīva bērniem. Šobrīd šajā karstajā laikā no šiem te kokteļiem var veidot arī saldējumus, pieliekot, tātad sakuļot šo te kokteili kopā ar pienu, ieliekot saldētavā, būs ārkārtīgi garšīgs saldējums. Protams, var jaukt arī ar ūdeni, tad būs vairāk tāds tā kā uz suliņu bāzes šis te saldējuma veids, kā sorbets vairāk. Tā kā šīs te variācijas, kā tik jums fantāzija to visu ļauj kokteļiem, tātad vispār mums tātad ir 4 garšas, ir šokolādes, ir āveņu, vaniļa un mango apelsīns. Tātad iespējas pamēģināt, pagaršot, kas tieši jums patīk, un tad jau var iegādāties arī lielos iepakojumus. Tā kā tas no manis viss. Ceru, ka informācija bija noderīga, un klausīsimies tālāk par nākamajiem produktiem. Jā, paldies, Signīte. Nu, man liekas, ļoti daudz un izsmeļoša informācija, sevišķi, ja vēl mēs sasaistam kopā ar to savu pieredzi, jā, tad vislabāk mēs to varam izstāstīt par produkta šo te vērtīgo iedarbību. Un jā, es vēl gribu tikai atgādināt, ka Bosvēlija un skudru koka mīza mums atlaida ir līdz 7. datumam, jā, nenokavējam. Tas nozīmē līdz šo piekdienai vēl ieskaitot. Un kola vadai atlaida 15%, bet to mēs varam iegādāties no Vācijas noliktavas. Mēs jau zinām, jā, kola vadas Latvijā mums nav, mēs iegādājamies no turienes sūtam. Bet tālāk tad es dodos es esmu Indra Šmite, un dodos tālāk pie prezentācijas un pie nākošajiem produktiem. Atzīmējiet varbūt tās komentāros, kādus jūs produktus esat nolēmuši iegādāties. Un, jā, vai uzzinājāt kaut ko jaunu par kādu produktu un dodamies tālāk, tad nākošais mūsu mīļais produkts, nu mans pats mīļākais, man liekas, produkts, šeit nevar jau tā teikt, bet Fandetoks aknu atbalstam, man liekas, tas ir vienkārši izcils produkts, un ja mums dot kompānija 20% atlaide visu mēneša garumā, tas noteikti ir jāizmanto. Un Fandetoks, jā, šis produkts ir tas, ko ir izstrādājis korejiešu zinātnieks ārsts Song Hye-boka, un viņš šo produktu ir izstrādājis 13 gadus, tāpēc novērtējiet viņa īpašības. Tās patiešām ir ilgstoši un ļoti cītīgi veidots darbs.
produkta sastāvā, kā jau mums visiem produktiem ir augu ekstrakti, ja, tad šeit ir hurma, goji ogas, mandarīna miziņa, un tie visi ir augu ekstrakti. Un produkts arī palīdzēs, Pandetox šī tēja palīdzēs aktīvi sadalīt toksiskos produktus aknu šūnās, jo aknas mums ir atbildīgas par toksīnu izvadīšanu no organisma, un tad, kad tās ir veselas, tās vienmēr efektīvi varēs apstrādāt asinis un iznīcināt arī šīs kaitīgās vielas, kas nonāk ķermenī, kā alkohols, zāles, pārtikas piedevas un vispārējais, ko mēs vienmēr uzskaitam pie toksīniem. Tāpatās arī šī tēja iedarbosies labi uz tauku metabolismu un samazinās holesterīna līmeni asinīs. Mums jau ir daudz arī rezultāti tieši par šo tēmu, ja? Jo aknas tieši arī palīdz regulēt holesterīna līmeni. Tāpat tās arī palīdzēs novērst paģiru simptomus un palīdzēs arī novērst tādas nepatīkamas sajūtas kā svīšanu, kā bezmiegu, jo aknas ir ļoti svarīgas arī nervu sistēmas darbībā. Un jo aknas ir veselīgākas, jo tās palīdz atbalstīt arī normālu nervu sistēmas darbību. Arī uzlabosies, protams, gremošanas sistēma un vielmaiņa, ja mums akna būs kārtībā un labāk izdalīsies žults. Un arī, protams, uzlabosies arī libido, jo aknas palīdz regulēt hormonu līdzsvaru, un ja tās būs kārtībā, tad arī mums hormonu līdzsvars būs daudz labāks nekā, ja mums organismam būs grūti darboties. Jā, tas ir par Pandetoxu. Taisam mēs to kā tēju. Ja mums jau ir lielas problēmas organismā, ja mums ir jau paaugstinātais holesterīns, ir aptaukojusies akna, ir jau novērojams kādas sāpes labajā paripē, tad noteikti jā, tad arī dzeram vienu rītā, vienu vakarā šo te Pandetox tēju taisam pa 2 paciņām, bet profilaksei un tādai ikdienas organismu atbalstam pietiek arī 1 paciņa dienā, ko mēs vakarā uztaisam kā tēju siltu un izdzeram. Jā. Tā kā rakstiet, kuram garšo Pandetox tēja, kurš viņu ir iecienījis. Es laikam, jā, 10 gadus esmu Karaļu klubā un regulāri lietoju Pandetox tēju. Nu tā, nākošais mums izcilnieks, kas mums piedalās šajā mēneša akciju programmā, ir Promarīna kolagēna peptīdi. Jā, kolagēns ir, jau Signija pieminēja šodien kolagēnu, jā, pie kokteļiem, tā kā tas ir mums skaistumam, tas tā kā uzreiz pa lielam, ko mēs tā kā parasti sasaistam, jā, bet jāņem vērā, ka kolagēns mums ir būvmateriāls, un no kolagēna mums veidojas gan saistaudi, tas palīdz kopā noturēt skaistu ādu, locītavas saites, arī kaulos ir kolagēns, tāpat tās arī asinsvadu sieniņās un daudz citus audus. Tas viss mums satur kopā. Un svarīgi ir tas, ka kolagēns viens pats nevar pilnvērtīgi darboties, un tāpēc produkta sastāvā ir pievienots arī C vitamīns. Tāpat tās arī ir nepieciešams B vitamīns, lai kolagēns labāk uzsūktos, jo tas piedalās olbaltumvielu maiņā, un nepieciešams ir kolagēna veidošanās procesam, un arī biotīns, jeb to mēs varam saukt kā skaistuma vitamīnu, jo biotīns palīdz uzturēt veselīgu ādu, stiprus nagus, veicina matu augšanu. Un arī, protams, šī te mūsu kolagēna priekšrocība ir tā tīrais sastāvs. Tam ir ļoti patīkama garša. Rakstiet komentārus, kas ir dzēris viņu, kam garšo. Mums abi kolagēni mums ir ļoti garšīgi, jo tiek izmantoti tikai dabīgi aromatizētāji un augu izcelsmes saldinātāji. Tātad nav pievienoti liekie konservanti, un tas ir ērti arī lietot. Viņš ir iepildīts mazās stikla pudelītēs, un līdz ar to tas palīdz arī nodrošināt kvalitāti produktam un saglabāt svaigumu. Tātad mēs varam paskatīties arī, kas notiek, ja mēs ar gadiem mūsu organismā, aptuveni līdz 25 gadam mūsu organismā kolagēna sintēze ir pietiekamā daudzumā.
bet taču pēc tam tas process pakāpeniski samazinās, palēninās, rezultātā arī āda kļūst sausāka, zaudē elastību, parādās grumbiņas jau, mati kļūst trauslāki, nagi vieglāk lūst, ja, un ar laiku ar kolagēna trūkums var ietekmēt arī locītavas, saites un kaulu veselību. Un tāpēc ir ļoti svarīgi organismu nodrošināt ar kvalitatīvu kolagēna avotu. Un šis mūsu kolagēns satur 10 000 miligramu hidrolizētu jūras kolagēna peptīdu, kas ir vienā porcijā, tajā vienā pudelītē. Un tā ir īpaša kolagēna forma ar ļoti mazu šo te molekulu masu. Un tas nozīmē, ka organismam ir ļoti viegli to uzsūkt un izmantot tieši tām savām vajadzībām, nekā kaut kādu parasto sauso kolagēnu vai želantīnu. Jūras kolagēnam arī, jūras kolagēns satur pirmā un trešā tipa kolagēnus, un tieši šie ir tie tipi, kas visvairāk nepieciešami ādai, matiem un nagiem. Un regulāri lietojot, tas palīdz uzlabot ādas mitrināšanu, gludumu, elastību, padara arī sejas ovālu izteiktāku, kas mums visām sievietēm, protams, gribās. Veicina arī stiprākus nagus un veselīgākus, arī spīdīgākus matus, protams. Protams, arī mazina ādas tvirtumu ķermenī un mazina arī celulītu izpausmi. Tā, ejam tālāk. Un, jā, protams, arī ir veikti pētījumi. Un, lai sasniegtu labākos rezultātus, ir ieteicams lietot 1 pudelīti katru rītu. Un pirmās pozitīvās izmaiņas ādas mitrināšanā un tvirtumā parasti novēro aptuveni pēc 4 nedēļām. To mēs arī varam redzēt šeit slaidā, kur ir parādīts tieši šis te pētījuma rezultāts 4 nedēļas lietojot šo kolagēnu. Bet, protams, izteiktāku efektu var iegūt produktu lietojot 2 mēnešus pēc kārtas. Tātad te mēs arī redzam, ka ādas mitrinājums ir palielinājies pa 9,8%, ļenganums samazinājies pa 20%, ādas nelīdzenumi pa 13% samazinājušies, un kolagēna blīvums ādā ir palielinājies pa 10%. Manuprāt, ļoti lieliski rezultāti. Un vēl tikai viens svarīgs ieteikums, ka kolagēna kursa laikā vēlams samazināt ir cukura un citu ātro ogļhidrātu daudzumu uzturā, jo tas palīdzēs mazināt glikācijas procesus, un jo cukurs bojā kolagēna šķiedras, kolagēna molekulas, un tas arī pātrina ādas novecošanos. Tā kā mēs varam izmantot ļoti lieliski šo mūsu garšīgo produktu ar lielisko atlaidi, iegādājoties visu mēnešu garumā. Un tad vēl mums ir šomēnes arī akcija Privilege kosmētikai. Pavisam nesen, manuprāt, 2 mēneši atpakaļ, jo mēs arī stāstījām par šo lielisko produktu līniju par premium klases kosmētiskajiem līdzekļiem, un šomēnes ir 3 produktiem atlaide. Tā kā noteikti, ja neesat iegādājušies, tad iegādājieties un izmantojiet to sevišķi tagad karstajā laikā, kad mūsu seja ir pārāk daudz dabūna, varbūt tās trūkties no saules. Jo skaista un veselīga āda sākās, protams, ar pareizu tās attīrīšanu, jo pat vērtīgākie kremi un sērumi nespēs pilnvērtīgi darboties, ja tā āda nebūs pareizi sagatavota. Protams, mēs zinām visi, ka skaistums mums sākās no iekšpuses, bet arī attiecīgi jau tādā skaistā vecumā ir jāsāk pievērst uzmanību arī ādas kopšanai no ārpuses, jā. Un te tieši tagad šomēnes arī ir atlaide šiem 3 produktiem, kas ir tādi 3 solīši sejas sagatavošanai dienai. Ja? Tātad pirmais ir attīrošais pieniņš, kas attīrīs ādu no kosmētikas putekļiem, no dienas laikā uzkrātajiem netīrumiem un vienlaikus saglabā šo te ādas aizsargu barjeru. Tā maiga tādas tekstūra, viņa ir piemērota arī sausākai un jūtīgākai ādai, jo attīra to nesausinot ādu.
Un no rīta mēs varam šo te pieniņu uzklāt uz sejas, un tas viegli pamodinās mūsu ādu, attīrīs, mitrinās, atsvaidzinās, noņems arī pietūkumu. Bet vakarā lietojot šo pieniņu, tas dziļi attīrīs, noņems arī kosmētiku, taukus, ārējās vides ietekmes sekas un mitrinās, nomierinās nogurušo ādu. Un pieniņa sastāvā mums ir aktīvās vielas, kas palīdz ne tikai attīrīt, bet arī rūpējas par ādas komfortu, padarot to maigu, glūdu, sagatavotu nākošam šim te kopšanas solim. Un tad tas otrais solis būtu sejas skrubis. To mēs nelietojam ikdienā, tas nav jālieto katru dienu, bet ik pa laikam, jo ar ikdienas attīrīšanu vien nepietiek. Laika gaitā uz ādas tomēr parādās arī atmirušas šūnas, un tas var padarīt arī ādas sejas toni tādu pelēcīgāku un kavēt arī aktīvo vielu no kādiem kremiem uzsūkšanos. Skrubis palīdz maigi noņemt šo virsējo slāni un izlīdzina ādas virsmu un atjaunot tās dabisko mirdzumu. Skrubis ļoti jauki smaržo pēc kafijas, tāpat kā arī, protams, pieniņi un pārējie produkti, bet ne tik izteikti skrubīts tā īpaši. Un tajā esošās aktīvās sastāvdaļas palīdz uzlabot mikrocirkulāciju un piešķir ādai enerģiju. Tur ir gan kafijas ekstrakts un eļļa, tur ietilpst arī kafijas pupiņas un valriekstu čāmols, kas tā patīkami aploba un likvidē šīs te atmirušās šķūnas. Un, jā, tas laikam no tā sastāva ir viss. Un, sastāvā vēl ir alveja, vēl tur ir vitamīni A, C, E, jo tie ir tie vitamīni, kas aizsargā arī ādu no priekšlaicīgas novecošanās. Pēc skrubīša lietošanas āda kļūst gludāka, maigāka un labāk arī tiek sagatavot nākošai kopšanai sejas tālākai. Uzklājam skrubīti uz sejas, atstājam, iemasējam, atstājam uz kādām 5 minūtēm, lai pabarojas visa sejas āda, varam pat arī ilgāk. Un pēc tam ar mitriem pirkstiem viegli vēl pamasējam sejas ādu kādu 1-2 minūtes un tad rūpīgi nomazgājam. Var klāt gan uz seju, gan arī uz dekoltē zonu šo skrubīti. Un trešais solis tad ir mitrinošais toniks. Toniks ir tas, kas noslēdz mums sejas attīrīšanas posmu. Tas arī palīdz sašaurināt poras, atjauno ādas līdzsvaru un sagatavot to tālākai sērumiem vai krēmiem. Šajā produktā iekšā ir daudz alvejas sula, kas nomierina tieši, mitrina un nomierina ādu. Arī robusta kafijas ekstrakts uzlabo mikrocirkulāciju, mazina pietūkumu un piešķir ādai svaigumu. Un arī šeit ir iekšā hialuronskābe, jūras kolagēns, vitamīns A un C un E, kas nodrošina atkal ādai mitrināšanu, tvirtumu un aizsardzību, un arī pasargā no priekšlaicīgas novecošanās. Tātad skaistas ādas ir noslēpums, sākas vienkārši, bet ar ļoti svarīgu rituālu, svarīgiem soļiem, un, ja mēs to zinām un izmantojam, un mūsu lieliskā privilēģa kosmētika mums to arī nodrošina. Un pēdējais produktiņš, ko es gribu šodien pieminēt, ir jau mums maniju čatā daudz par viņu runāts, jau ir pēdējās dienas, Vitastiks, kas ir dabas procesa ūdens strukturizācija un enerģiju dabīgā zemes magnētiskā lauka ietekmē nelielos tilpumos. Viņš, pat es šo teikumu nesapratu, ko es tagad nolasētu. Viņš ūdeni mums pārvērš, atdzīvina, varētu teikt tā, ja? Jo ūdens ir viens no vissvarīgākajiem elementiem mūsu dzīvē, un tā kvalitāte ir ļoti liela nozīme, protams, mūsu organismā. Un ar šo Vitastiku mēs varam šo ūdeni atdzīvināt, viņu mēs varam apstrādāt visādus šķidrumus ar viņu, un
viņš veido šo te struktūru ūdenim tādu, kas ir atbilstoši mūsu organismam. Es par viņu noteikti tagad daudz un dikti nestāstīšu, ja es pastāstīšu, kā es viņu izmantoju, ja man ir pašai nākas kaut kur ieskriet kādā galda stūrī vai vēl kaut kur, un es saprotu, tur tuliņās būs zilums, ja, tad atceramies par vitastiku, pieliekam pie sasistās vietas, paturam, paberzējam viņu tā, un neveidosies mums šis zilums. Tāpat tās to esmu jau pārliecinājusies arī uz mazbērniem, ka viņi skrien kaut kur daudzās un sasitās, un šādā veidā mēs, vienmēr jau mēs agrāk arī ņēmu kaut kādu metāla karoti vai kaut ko mēs liekam klāt pie sasituma, ja, lai neveidotos zilums, bet mums ir šī te burvju nūjiņa vitastiks. Un es domāju, ka vislabākais ir paskatīties mūsu čatos, ja kādam nav šī informācija vai viņš nav šajos čatos pievienots, jautājiet savam veselības trenerim un jums aizsūtīs informāciju plašāk, kur Vineta Meduņecka ļoti skaisti mums izstāsta visu par šo te brīnumu nūjiņu, kā viņu lietot, kur viņu lietot, kāpēc viņu lietot. Tas, kad viņai ir lieliska atlaide 50% visa mēneša garumā, es ieteiktu noteikti iegādājieties, tāpēc, kad bija mums arī agrāk tādas maziņas vitastika nūjiņas, bet vairāk tās nav nopērkamas. Tās mēs varējām nesāt sev kaklā pakarinātas, un mūsu ķermenis tika aizsargāts un sakārtots līdz ar to. Es ieteiktu noteikti katram iegādāties šo te lielo vitastiku, lai viņš ir mājās, un viņu mēs varam izmantot patiešām ļoti, ļoti daudzām lietām. Pavisam nesen arī man meitai sanāca kaķim bēdas, kad tika salauzts kauls pakaļkājai 3 vietās, un domāju jau, ka būs jātaisa operācija, bet viņam bija miera režīms, un es teicu, noliec blakus vitastiku, lai stāv viņam klāt. Un pēc 2 nedēļām, jā, kaķis jau sāka staigāt, un doktori teica, jā, nekādu operāciju nevajag taisīt, un viss ir kārtībā, un viss ir sadzījis. Tā kā ļoti laba lieta, ko iesaku katram. Jā. Nu tā, laikam ar to mēs arī varam prezentāciju beigt. Kādi ir jūsu ieteikumi? Kādas ir jūsu domas par šo? Jā, Mārīte raksta, man arī garšo pandetoks tēja. Jā, un Sintija raksta ļoti vērtīgu informāciju. Paldies par lekciju. Paldies, Sintija, tev. Jā. Es gribēju pateikt par to Paude Arko. Jā. Viņš ļoti labs, viņš man palīdzēja tad, kad man bija kakls ciet, bet ko es nosacināju? Es viņu nevaru dzert kā tēju. Jo tad, kad es dzēru kā tēju, man tur iekšā man bija tik šausmīgi diskomforts, ka es sapratu, ka nē. Es viņu atkal lietoju tikai kapsulās. Jo tad man organisms teica, ok. Paldies par pieredzi. Bet tēja nē, tieši tā kā kuņģī bija nepatīkama sajūta. Jā. Man varētu būt, kad ir jūtīgs, jā. Bet tad citreiz varbūt nevajag tukšā dušā lietot, jo arī tas var izraisīt tādu diskomfortu, jā. Bet, protams, mēs katrs esam savādāks, un katram mēs visu varam uzņemt savādāk, jā, tā kā, jā, citam atkal varbūt tie graudiņi tur ķerās kaklā, jā, tā miziņa, un atkal nevar dēļ tā lietot, tā kā tēju dzert, jā. Bet, jā, mēs vienkārši stāstam, katrs var izmēģināt, kā viņam sanāk, bet paldies liels, Mārīte, par šo pieredzi, ka tu padalījies ar mums. Bet es ceru, ka noteikti palīdzēja, jā, tam, kāpēc tu dzēri to. Nē, viņa palīdzēja, viss bija labi. Es tikai sapratu, ka es nevaru viņu kā tēju, jo viņa likās ļoti, ļoti stipra. Un tad es teicu, labi, vajag tēju, bet es dzeršu kapsulas, es darīšu otrādi. Ar kapsulām viss bija kārtībā, bez problēmām. Un atrisināju savu problēmu. Un, jā, tajā laikā vēl es tikai sāku visu to.
Un es izdzēru viņu, man attaisīja vaļā kaklu, man palika pašai vieglāk, un, ko es ievēroju, man kolēģi staigāja riņķi apkārt, viņi visi šķaudīja, kakli gāja ciet, bija slikti, es mierīgi staigāju, man tas vairs klāt neķērās. Tieši tā, imūnmodulējošais efekts. Jā. Jā, paldies. Tas tik jauki dzirdēt tādus stāstus, jo tikai mēs pārbaudot uz sevi un it sevišķi atrodoties vēl tādā vidē, ja, kur, zinot to, ka citā reizē noteikti mums arī tas jau būtu klāt ticis un mēs jau būtu to noķēruši, ja, tad mēs varam tikai redzēt, kā mūsu produkti strādā un, jā, tā kā izmantojam to visādos veidos, un tā mums arī vēl Lilita raksta, Pandetoks lietoja kā 2. mēnesi, ļoti garšo. Man atgādina fermentētu ķiršu lapu tēju. Jā, interesanti, jā, katram tā garšas sajūta ir savādāka, jā. Jā, ir viņam tāda īpatnēja tā garša, bet tad, kad mēs pierodam, jā, tad liekas, ka patiešām tāda jauka patīkama tēja, ko iedzert, un ja mēs vēl tikai atbalstam vēl savu organismu, tad ir vēl jo vairāk forši, ka mēs varam lietot garšīgi. Un viņi ir jādzer tikai vakarā? Viņu es ieteiktu vakarā, jā. Jau tad, kad mēs ejam gulēt, jā. Es viņu dzēru no rīta. Un it kā rezultāts. Nē, viņu var arī, protams, var arī dzert no rīta, jo, ja ir jādzer 2 reizes dienā, tad mēs tā arī dzersim no rīta un vakarā. Vienkārši mums pa nakti organisms, viņš neko citu nedara, viņš vienkārši attīrās un strādā un attīra visas mūsu asinis un visu vēl vairāk, jā, un mums nekas cits nav viņam iedots vēl tur, ko darīt, jā, un tāpēc arī akna atjaunojas arī naktī labāk, un tāpēc arī labāk ir lietot Pandetoks tēju vakarā, jā. Bet tas nekas slikts nav. Mēs neko neesam izdarījuši sliktu, ja mēs esam dzēruši to no rīta. Jā. Dabas vielas mēs viņus varam lietot. Tas nav antibiotikas, kurām ir noteikts konkrēts laiks, kad jālieto. Jā. Es atceros, ko es pavisam aizmirsu pateikt. Pie Daily Delicious kokteilīšiem es pavisam aizmirsu pateikt par atslodzes ceturtdienām, kam šobrīd ir jau 5 gadu jubileja. Tā kā visi tie, kam patīk sevi paturēt grožos, katru ceturtdienu ir iespēja izmantot to un šo te dienu pavadīt tikai kopā ar Daily Delicious kokteļiem un atteikties tātad no ēdiena un dot savam organismam tādu lielisku atslodzi. Tā kā tas ir arī, jā, tā ir lieliska iespēja tiem, kam patīk, jā. Būs arī svara kritums nedaudz, tā kā droši var pievienoties, ir speciāls čatiņš šai te programmai un var pievienoties un kopā ar pārējiem tātad šīs te ceturtdienas izmantot šādi. Protams, variet arī kādu citu dienu sev vēlam izvēlēties, bet jā, kopā mums šeit ir tāds ceturtdienu čatiņš, kad var izmantot šo situāciju. Tā kā var apsvērt arī tādu iespēju. Jā. Paldies jums, paldies visiem, un paldies arī par atslodzes ceturtdienu, jau 5 gadu jubileja. Jā, Lilita arī raksta, paldies par vērtīgiem ieteikumiem un jaunām atlaidēm. Pirmo reizi eju šo veselības koncepciju un visu uztveru ar milzīgu interesi. Paldies! Jā, tā ir viena no vēl pievienotajām vērtībām, ko mēs iegūstam šeit, klausoties šo informāciju, saprotot, kad paši labākie palīgi veselības noturēšanā varam būt tikai mēs paši, un tāpēc, jo mēs vairāk zinām, jo mēs vairāk varam to pielietot gan paši sev, gan savai ģimenei, gan saviem draugiem, ieteikumu veidā un zināt, ka nevis man tur stāv kaut kādas burciņas skapītī, bet kā mēs viņus varam izmantot dažādos veidos un dažādās lietās pielietot. Jā. Tā kā liels paldies visiem par šo tālu. Nekāda beigšana nebūs, kurā laikā lietot Pauderko kapsulas un cik dienā kapsulu veidā, vairāk kā profilaksē vīrusu laikā. Es varbūt varu atbildēt. Jā. Pauderko tātad mēs lietojam noteikti visās attīrošajās programmās liekam klāt. Šeit standarta deva tātad ir 1x3, tātad 3 reizes dienā pa vienai kapsuliņai. Protams, varam arī, kad nāk rudens periods, tīri profilaktiski, tad varam pa vienai kapsuliņai dienā,
kad nāk jau šis te vīrusu periods, bet tātad, ja mums ir attīrīšanās šis posms tieši konkrēts, tad droši pa 3 kapsulām noteikti dienā. Bet tad, kad esam saslimuši, tad tas jau ir vairāk kā 3 kapsulas dienā, tad 3 kapsulas jau mēs beram uz vienu krūzīti. Ja ir pavisam slikti, tad jau tāds kāds krūzītes 3 droši pa dienu varam lietot. Nu, jāskatās no situācijas, tur noteikti konsultējieties ar savu konsultantu, sīki smalki visu jums izstāstīs. Jā. Nu, paldies visiem! Nu, un tad gatavojamies, protams, jau rudens sezonai, jā, stiprināt sākam imunitāti jau vasarā, un tiekamies jau tad nākošajās trešdienās. Visiem! Atā! Tā!